Īstenojot Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē prioritātes, stiprinot Eiropas Savienības lomu globālā mērogā, attīstot informācijas sabiedrību un veidojot konkurētspējīgāku Eiropas Savienību, būtiska loma ir sabiedrības līdzdalībai, Saeimas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. Nevalstiskās organizācijas iesaistās likumdošanas iniciatīvu vērtēšanā, sniedz priekšlikumus, kā eksperti piedalās lēmumu pieņemšanā, tādējādi ietekmējot Saeimas lēmumus. Tāpat Saeimā ik gadu notiek nevalstisko organizāciju fórums, pirms tam Saeimas komisijās izvērtējot līdzšinējās sadarbības rezultātus un nosakot nākotnes mērķus. Progress bijis ievērojams pēdējos gados. Tiek organizēti dažādi fórumi, piemēram, šis Saeimas nevalstisko organizāciju fórums, arī tikšanās notiek ar dažādām komisijām. Dēļ to tiešām ir notikuši patīkams pārmaiņas, un tas, protams, ir uz labu. Ārlietu debates, kas tiek konsekventi un tradicionāli sagatavotas sadarbībā nevalstiskām organizācijām, ārvalstu vizītes, kas brauc uz Latviju, tiekās arī ar nevalstiskām organizācijām. Daudzi šādi mazi, bet ļoti svarīgi un pēc tam rezultatīvi arī pasākumi ir īstenojušies. Un, iespējams, tas arī ir ietekmējis sabiedrības viedokli, kur mēs redzam no socioloģiskajām aptaujām, no Eirobarometra pēdējā, ka Latvijā iedzīvotāji 58% uzskata, ka nevalstiskās organizācijas var efektīvi ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu valstiskā līmenī, un 44% uzskata, ka Latvijas nevalstiskās organizācijas var ietekmēt lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības līmenī. Savukārt, ja mēs runājam par nākamo gadu un par Eiropas Savienības prezidentūras laiku, kad arī Latvijas parlaments organizēs šobrīd plānotās 6 konferences, mēs esam lūguši mūsu partnerus iesaistīties un palīdzēt kvalitatīvu satura sagatavošanā. Eiropas Latviešu apvienība pārstāv diasporas latviešu, tātad tos mūsu tautiešu, kur dzīvo Eiropā ārpus Latvijas. Tad mūsu būtiskākā interese ir, lai mūsu sabiedrība ārpus Latvijas saņemt regulāru informāciju par Latvijas prezidentūras aktualitātēm, lai viņi spētu būt tā saucamie mūsu prezidentūras ideja multiplikātori ārpus Latvijas. Varētu stāstīt par to, kādas ir šīs Latvijas prezidentūras prioritātes, ko Latvija vēlas sasniegt un ko vispār šī Eiropas Savienības prezidentūra nozīmē Latvijai kā valstī. Mēs tiešām varam lepoties, ka mēs esam Eiropas līderos tajās iespējās, kas sabiedriskām organizācijām un ekspertiem ir līdzdalībai. Protams, arī ar trūkumiem, bet mēs esam līderos. Un šo labo praksi no Latvijas pārnest uz Eiropu un varbūt vienu otru labu pieredzi, kā pārnest uz Latviju. Es domāju, tas būtu, ja mums tas izdotos prezidentūras laikā, tad būtu ļoti daudz sasniegts gan Latvijai, gan arī Eiropai. Ir svarīgi, lai šī sadarbība turpinātos un tiktu attīstīta pēc prezidentūras, pēc 2015. gada, gan šī parlamentārajā dimensijā, gan arī jau plašāk iesaistot ministrijas, arī veidojot tādu sadarbību regulāru, piemēram, ar sociālo un ekonomisko jautājumu komiteju vai reģionu komiteju, kur Latvijas pārstāvi no nevalstiskā sektora piedalās lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienības līmenī. Un arī šeit tātad kopīga informācijas apmaiņa, pozīcija veidošana var ļaut vēl labāk pārstāvēt valsts intereses, nodrošināt Latvijas interešu sasniegšanu un ievērošanu Eiropas Savienības līmenī.